es sacīšu, ka mūs tomēr iedvesmoja tos iepriekšējos paaudzes. Ir labi, ka mēs atrūnam dzīvē savus gora radinīkus, no kuriem varam mocētīs. Un man, piemēram, bija rūkos tikusi tāda Broņislava Romanovska gromateņa tautas gora līcinīki. Un itais ir bijis apkūpojis jau par mūsu kaut kādiem latgalīšu tiem cilvēkiem, kuri nūzadarboja ar literatūru, kuri kočku dara lītas labā, lai latgalīšus arī pasaulē kočkur īraudzētu, ka īdara. Un interesanti tas, ka itē gromateņa, ja ir Andreva Jūdža fonda izdevums, Vladislava Loča izdevnīcībā Miņhenē, un ja ir izgojusi 1954. gadā, un tas ir mans dzimšanas gads. Bet vēl labāk, ka itas Broņislavs Romanovskis ir dzims 3. martā, kas ir mana dzimšanas dīna. Jam ir tāda moza vienkārša gromateņa, bet tagad pēc tos pieredzes, kas man ir bijusi gan 26 gadus strodojot pie katoļu dzēvis, gan arī sprīkšu kočku latgalistikā darūt, ka mani te bagaža ir daudz leloka i plotoka. I vēl mēs 2015. gadā ar autoru te kolektivu pēc zemnieku saimniecības Juri īrūsinojuma, kas ir saimnieki Lidija i Juris Luboņi, sataisājam tādu karti, kur bija 100 personības latgalīšu, kuri ir savā laikā darījuši tātad literatūras i latgalīšu rakstu valodas labā. Man gadījās dzīvē pavisam cita materiāla meklējot, tiktis rakstnieka Joņa Klīdzieja darba, tālojuma Sapulce pie Kolumbijas upes. Jis ir dzīvē 70. gadā 101. numerī publicēts. Nu, un tas arī mani cīši uzrunoja, jo tī ir pascēts arī par tiem sasaistēti gan orzemu, tī latvīši, kuri latgalistikā darāja ar mūsējiem. Nu, sasaistēti tai un aprakstīts tai, ka tu vari izdarēt tikai rakstnieks Joņs Klīdziejs. Un vēl man ir arī uzrunojis, jo otrais raksts es saredzēju to uperi, kur ir jo tālojums Aleksandra Batņas pīmiņai, nu, kur arī būtu cīši labi, ka mēs varētu tādu rakstu izlasēt i īsajust timā pagojušā gadsimta gados 30. un redzēt, kā tot latgalīši domāja un kā ī centās dabūt izglītību. I bez šaubam mani ir uzrunojuši daudzi itī latgalīšu rakstu darētoji, bet, nu, man vajadzēja izalasēt no tiem 100, kas bija kartā, un es izdarīju tu izlasi, un man te ir 50. Un dēļ to tas darbiņš saucās Ar mani Latgola tā runājās. Dēļ to, lai man nescētu, ka ir skrinda, ir Kazimieras skrinda munā tamā apkopojumā, bet dēļ ko nav Ontona skrindas, da? Vai, vienalga, dēļ ko nav vēl kādi tī visi 50, ja? Tas ir mums redzīns un mums pīdovojums, kā es tos autorus redzēju. Žurnalisti, literāti vai vītējos avīzes, tātad redakcijā strodojušu cilvēkus svikšu skaidrēti. Mēs ar jū jau savā laikā sadarbība sociās jau, ka es strodoju katoļu dzēvē, jo es, kad paprasīju jai kādu rakstiņu, jai nekot nāteica, jai man rakstāja. Nu, un arī es jai nekot nāsu atteikusi, kad jai man paprasa kaut kādus materiālus.
Un ideja pirmā mums bija, ka mums vajag autoru i klot kaut kādu vīnu izteicīni tikai, to autora, da? Bet golā izguoja tā, ka izvilka, maņa cīši daudzi, i tādu arī personīgu, kas man ir bijis ar itim cilvēkiem, ja? Kaut kādis saskaris tūs punktus izvilka, i poša vēl klot dalika tūs, kā jūs tagad sauc, QR kodus, da? Kur varēs timās lopos pazavērtīs vēl plotoku informāciju par itim cilvēkiem. To visu izdarēja skaidrēt. Ja. Skaidra līta, ka manā apkopojumā jau nekā nevar iztikt bez Franča Trasuna. Bet tā kā pa Franci Trasunu mēs visvairāk mēs latgalīši ziņam ir stostēts, runots un tā. Bet man ar Franci Trasunu ir tāda personīga notikšana, ka mama man savā laikā, man bija godi 5, īmocēja Franča Trasuna fabulu Zepsi Pēpe. I te fabula, tu fabulu es nuskaitīju Zīmesvātku veciešam, vai kā tot sacīja Solavečam, i dabūju 2 kulis kompetu. I no to svocās arī, kā es smējos, muna dēlasētojas karjera. Tātad Francis Trasuns Zepsi Pēpe. Iz jumta bija iztraujas zeps. Aiz jūstis jam bija aizbos tabāka reps. Te līta zepam parosta ar Pēpi zūbūs jumtam jaunas cisis likt. Jumtu lopēt nav jau slikt, bet tas bija slikt, ka jumts nu Pēpis soka sviļti diļt, kā korstā saulē pavasara snīgs, ka zepam izgos naudu un mīgs. Verīs mojas izputēs vot, par laimi kaimiņš gadājās, kas jumtam daļa nūplēsa, ar jūdiņu jo aizlēja. Tā zepēc tika globts, a zeps jū lomoja, a padauza, a napraška, kā cierva pīšs, kā kods, a kaimiņš brēnojās. Tu nazini? Par ko? Ka Pēpi sabirzi i dorbu izjauci. Tad es gribētu nosaukt, ka mēs latgalīšiem ir tādi pori, tātad vērs ir sīva, kuri timā literārajā laukā ir darbojušies. I pirmī mums ir būtu jānosauc Francis Kemps, jo krošņo sīva Konstance Dauguļa Kempa. Ja? Tātad, jo arī Kempa, it kā jie bija Kempa ānā palikušie kā literāte Konstance, bet mums vajadzētu zinot, ja ir pirmo luga sarakstēta Gunsgrāks, un ja bija brēnīgas esejas ar cīši tādu tālainu valodu. Esejas jos saucās Dīnas Gojumeņš i Rāznes azars. Bet jie bija ar savam arī saimniecības rūpēm tāda, nospīsta zviergzdiņā tū dzirnavas vadāja, 3 dālus audzinoja. Jo Francis Kemps jau vairāk bija, kā mēs ziņam, savos deputātu gaitos i visādos citos gaitos. Tātad otrais poris, es gribētu sacēt, ka mums bija cīši talantīgs jauni cilvēki. Tie bija rakstniece Marta Skuja, vai apsaprecējusi tātad ar Viktoru Munduru, tātad Marta Mundura Skuja, kurim liktenis ir cīši traģiskas, jo jau 42. gadā Viktors Sibirijā Solikamskas nometnē palika i zaudēja savu dzīvību. Martu Skuju 48. gada 12. martā braucot vilcīnī iz Reigu, kūpā ar mētu Silviju apcītinoja par dalību organizācijā Latvijas Tievijas sorgu partizanu apvienība. I 12. jūlijā jau bija notīsota iz novim. Tā kā Silvija palika 6 gadu vecumā bez mamas, Silviju tī rodi tot izaudzinoja, bet tā nozaslēdza 2 talantīgu cilvēku tas mūžs, Viktoram Munduram, gan pēc Viktora Mundura arī palika tāds nalalasot stostu krojumeņš, vienīgais, kas pēc jo
darbi, ko mēs varam parodēt, da. Nu, i pēc Martas skujas ir tāds krojumeņš naziņā. Porus itūs es te esmu jūs drusku salaulojusi. Dēļ to, ka te Emilijai Kalvāņai izgoja tāda dzejuļu krojumeņš Lobodīna, pie kurus tī daudz paleidzēja strodo kūpā ar Lidiju Leikumu. I komponists Antons Matvejāns, jai kaut kur iz jostim dzejuļiešim cīši daudz sarakstā dzīsmēšu, ja? I par Antonu Matvejānu es vēl gribu pascāt to, ka jam ir daudz tūs dzīsmēšu arī poša sarakstēt, tādiem vienkāršiem teksteņiem, bet jam ir arī vīna klasiska, nu, kā soka, nu, cīši stipra dzīsmēta, gan vorditi ir breinīgi, gan melodija, un tie ir Aglunis mamiņai. Kā bolta sudabra dzeiteņa, no kotra Latgulis kakteņa, pie tevis Aglunis mamiņa steidz mūsu dzīsmeņa lyugšana. Nu zoleitis nūbera raseņa, te muna dvēsele mamiņa, ar citom kai upeit aiztecās pie tova brēnišķo oltora. Vismalnokā stundā mamiņa, iz tevis palīk man cerēba, līdz rūku pie muna vaidzeņa, nok sirdī ticēbis svietēba. Nu, stipris, es jau kādis 2 nedēļas tū melodēju uz klavīram ar vīnu pierstu vuicējus nu, spēlēt, jo jie mani cīši uzrunoja. Nu, arī Emilija Kalvāņa ir izarūdiesi cīši talantēga rakstētoja. Nu, pazaklausit, nūzīdāja pīninēte, nūzīdāja, boltā byrgā zemē poris krāja, saulis dzelta, saulis apaugļota, bāga pīniņa nu pīna pilno kota. Kurie naboks liksīs, kurie dēsīs, otkal notis zemis kliepīs sēsīs, i tad otkal tikusi pie prota, laimēt veiks iz sava zaļo kota. Tā ir mūsim latgalīšiem jodara. Munā izlasē ir īgojuši Skaidrs Andrevs Jurčs i Jonis Cibuļskis. Īgojuši arī dēļ to, ka te ir bijusi tāda piectecība, jo tātad Andrevs Jurčs rakstāja rūkom, rūkrakstus, bet tātad Joņam Cibuļskam iz Andreva Jurģa, tātad iz vacstāva 2 gromotu, kuras tika nūdūtas valsts bibliotekā, pordūtas, jis aizsoca savu izdevnīceibu, kā pamatkapitālu tī īlika. Tā kā nescēsim niko takū te jau, nu, navajag nevīnam, bet redz, kā arī gan citos paaudzēs pat kaut kas notiek tāds, kas nūdara. Jo es mētam dovanot mūs kozos savus rūkrakstu gromotas, nu, nekas jau, neviens darbs tā pavisam napalīk bez kāda labuma. Nu, paldisim obim ēsten, jo ar Andrevu Jurģu jau man tāda moza esēja montojums ir, jis man ir uzrunojis jau tot, sen jau studēju laikus, nu, ka es uzzinoju, ka es savas dzīsmis es bārza tos rūgļi rakstiesi, i ka atsugājusi izgaisinojusi, bet nav portraucis, tātad savus literāros darbības nav portraucis. Te ir tāda liela pacītēba, uzjēmēba, nu, kura ir nāprokstama. Nu, ja iedvesmoja, arī var iedvesmot citas paudzes. Tagad es gribu pasacēt, ka mēs latgalīšiem būtu jāzina, ka mēs ir tādi korifeji, kas ir sarakstījuši tātad latgalīšu literatūras viesturi. Pirmais to darāja tātad Mēkuls Apeļs. Mēkuls Apeļs ir tātad Antonijas Apeļs tāvs, kur mēs bīži tos radioraidījumus esam klausījušies Antonijas Apeļs režijā, un iebiecīši stingra valodas meistare un smējās, ka tur, ka čivļiem moca tātad valodu. Kaktīras tur drasēja, tā ka nezināt.
tātad pirmo latgalīšu literatūras viesture, bet mums ir arī tāds korifejs kā Mikeļs Bukšs. Vot, itais esmu pastuosties arī tu, ka Mikeļs Bukšs bija, lai sarakstētu tādu literatūras viesturi, jis ir tī arhivūs racīs un cīši daudz darba īlicis. Un vēl man te ir arī mana līdzība, ka jo sīva Janina Bukša, gastējot tapi manā sātā, tā arī pasacēja, ka jai, lai cik jai cīši mīļojusi savu vēru, viss tikai ir prīceiga, ka liktiņs jam nav liems atbraukt iz Latgolu i redzēt, ka trimdā jo vaiga svīdrūs tik centīgi sastrodotais i darētais, orpus maizes darba laikā, te īpaši latgalīšus neinteresēja, i bārnim jī savus literatūras viesturis nevoica. Ir arī tāds anekdotisks gadījums, ko man pastuostāja, ka tagad Bukšu pors sazataisījuši īt uz vīseibu. Sazagierbuši labos drābēs. Īt pa īlu, i piekšņi, tas Mikeļs īrauga, tādu jam neīvārotu antikvariātu muzeņu. Es saku, Janiņa, tas īskrīšu pazavērtīs, kas tur ir. Tā Janiņa te pie durov stov stundi otru, izlēn Bukšs, to antikvariātā, nūputies viss pa kādiem putekļiem izaracīs, jo itis sātu visis vīsēbas garam. Tī ir īlekts cīši liels darbs, i mēs jam ēsten varim būt pateicīgi, ka mūsim ir tāda Bukša latgaļu literatūras viesture. I vēl es tapi reizes gribu pascēt arī tū, ka mūsu tī orzemu korifeji i rakstētoji Bukšs, Latkovskis, viss, kas tur bija, ka jī pamatā turējās iz Jura Placinska, školotoja Jura Placinska korektora, kurs tūs visus darbus skaitā pacītīgi. Ka korektors, tamā otrajā plānā, ka operatori zina, ka visādi plāni ir, dais bija tamā pat dibana plānā dzēvoja, i jom paldies jam. Jis pīzadaļās arī latgaļu valodas gramatikas i pareizrakstības vorniecas sataisēšanā. Un cīši daudz palīdzēja Mikeļam Bukšam, visiem, kas rakstā latgaliski. I trimdā izdeva savus izdevumus. Liels jam paldies. Eisten. Zvaigzne. Es jau liktu zvaigznēs. Dēļ ko vot itī treis kungi man ite ir. Itī treis kungi ir man dēļ to, ka tātad Jezups Ļeļs Korsavīts, jam ir tāds pseidonims Purmalīts, jo Pūra molā itī dzēvojuši, jam ir stostu kurojums ar lukturi. Tas ir labokais, kas mums latgalīšu literatūrā ir, stostim ēstin breinīgi. Par romāņiem, ka pascēt, kas mums varētu būt tas labokais, tas varētu būt Norberta Trepšas Niekšanīša Myura kolns romāns, da? Bez šaubam, ka mums ir arī Antons Rupains ar Tauta grib dzēvot, jā. Bet itī tā, ka mums kotējā šobrīd, tā, ka tī, kas augstokais mums ir. I vēl es gribu pasciet par Jezupu Kindzuli. Tā ir vispār naparosta tāda situācija. Sabiedriskais darbnīks Jezups Kindzuļs, agronoms, rikteiks arī zemes cilvēks, jis bija. Jam ir sarakstīts tātad Latgulas atmodas laiku romans Pīters Vilāns. I manuskriptu jis aiznesis kādam sīvītai, paglobošanai. I te sīvītai tū romānu aiznesusi manuskriptu Vladislavam Ločam, kod pats Jezups Kindzuļs jau bija, jo dzēvis ceļš beidzīs, bija Daugavpils cītumā, mirs mūcekļa novē par savu zemēti. Jā. I pīdzēvoja, cik tas paradoksali, vot kā mēs sakam, kūta jau es, ja te sīvīta nebūtu aiznesusi to manuskripta,
tak tai gromata mums pazudusi, būtu izgaisusi, ka daudz kas latgalīšiem, ko nevar pīrodēt, ka tas ir bijis. A tā ir Pītera Vilānītis romāns, pīdzīvo 3 izdevumus. 43. gadā pie Vladislava Loča, vēl tāpat Latvijā, tad Trimdā, i tagad nesen vēl pie Elkšņa izdūts. 3 izdevumus pīdzīvo romāns. Dēļ ko mani visvairāk uzrunoja tas romāns. Esat dzirdējuši, ka latgalīšiem bīži pormat, ka jūs jau tī gondrējuši kā krīvi un tā, bet jis jau savā romānā rakstāvot ir tāds citāds. Vīna gonas navarīju īstostāt Stefai, ka vidzemnīki i kurzemnīki arī ir latvīši. Tie sūt ļutari čivli na latvīši. A Dravāns nesaprūt, dēļ ko man pētīs ar tim čivlim. Skaista gona sūt krūdznīka meita, arī kā cilvēks pateikama, taisnīga, varētu sacēt tāda kā latvīte, na čivlīte. Jūs saprūtat, kāda bija te nūstoja, ka mēs esam tī latvīši. Un tagad mums cik godus stosta, ka mēs jau esam tādi, na visai latvīši. Vēl es gribu pasacēt par itādu arī cīši talantīgu cilvēku Joni Turkopuli. I daudz esmu visu citējis itu, jo rakstētu, ka žurnālā Latgulis škola jau 28. gadā es rakstāju, ka latgalīši magrivoja vieli, bet būs sava literatūra, kur tautā ir īpatnējis savas garīgos vērtības, i savus zinomus dvēseles nūskaņojums, tī arī nūsadabināja pastāvīga literatūra. Paldies jām par tādu redzēšanu iz prīšku, tā ka mums tikai ir jozaceņš, nav jonūlaiš rūkas, jo savuica rakstēt. Es gribu vēl pasacēt par Rozalēju Tabiņu vai mūsu slovenu neaizmirstuli. Redzit, ja brēnīgi tī krojumi ir bijuši lauku zīdi, ir bijis arī tāds krojumeņš, saules spaids, kod jau vēlāk jau portaisēja par saules storu, i mēs šodien daudzi naziņam, ka tad spaids ir stors. A vēl ja gribu pasacēt, ka školos mums mocēja, ka Anna Sakse ir posuku par zīdim aizsocēja, bet arī te ir tāda alošanās dēļ to, ka posukus par zīdim daudz agrāk soca rakstēt taisni mūsu neaizmirstuleite, ja mūsim katoļu dzīvē bija arī tāds jos nūšpikots rubrikas nūsaukums Dīva dorza pučētis, kurie uzskatīja, ka Dīva dorza pučētis ir bārni. Mēs visi labi ziņam, ka Rīgā ir Miseņa biblioteka un ka tī ir daudz gromotu krojuma, bet ka Miseņa kungs bija tāds eists gromotu salasētojs, vocējs, ka es jūs izrova zem zemes, ka jam vajadzēja kādas konkrētas gromotas. Bet mēs neziņam, ka mums arī pošam Latgolā ir vasali 3 cilvēki, kurus varētu saukt par Latgolis miseņiem. Viens no tiem ir Vorkavīts Anton Dzeņs, tātad gromotu krojējs, bibliofils, publicists, tātad jis būtu mūsim Latgolis miseņš numur 1. Par otru Latgolis miseņu mēs varētu saukt Valerianu Viļčuku, kurais 2 reizes ir bijis izsūtījumā Trimdā, 16 gadus kopā tī pavadījis tamā Trimdā, un na Trimdā, jāsaka, iz Sibiri tī nav Trimdā. Jā, un tad, ka jū pirmū reizi veda tātad tamā projām, tad jo gromotas bija sagrūstas tādā kravas mašinā, i brezenta tas cilojis, tas aizmugurā, tas brezents vējā, jo izbrauca aizmugurā Bertā jau tamā apcietinots. Un redzēja, ka gromotas iz vīnu pusi krēt iz otru pusi. Bet paradoksali tas, ka jis tī
atsagrīzīs pirmoreiz, caur Moskovu brauca iz sātu, izagrīz antikvariātā. Un jis ir atrads vīnu savu gromotu ar jo zīmūdzeņu. Jo atkal sots visu sokuma, da? Bet jis man tivs cīši ir arī dēļ to, ka jis bija sarakstījis romānu Siepulcījums par Viļāņiem. Un tu romāna manuskriptu, saprastams, ka jū vēlreiz var izsūtēt iz Sibiri, jis bija aiznesis Andrejam Upeišam tos 6 gromotus tādas, manuskriptā paglobošanai. Kad jis atsagrīzās, tad Andrejs Upeičs pasacīja, ka nav tūs manuskriptu, kas uz sadecis un tā. Tā mūsim Viļānīšam pazuda breinīgs darbs, tas Siepulcījums, jo jam jau bija atsista redzek, jis švaki dzierdēja, bet jis bija īrunojis tamā, kur jis, neredzīgos bīdreibas tamā dzēvoja, īrunojis, ka saka 5 kilometru garumā tos kasetīs, bet, tī atjaunot tur neko jau nevarēja vaira, tā ka izgaisinots darbs, bet es savā dzīvē nāsu satikusi loboka stostētoja, ka itis Vaļerjans Viļčuks. Ita trešais Stepons Sēļs, bez šaubam, Latgulis miseņš, arī daudz cīts savu tos krošanas dēļ, jo jiem atjāme tos gromotis, un josaka paļdis Aleksijam Apieņam, ka jis jos Reigā, ka jūs bija jau tur konfiscētas no Sēļa, ka jis Reigā pīprasīja savai bibliotekai, lai jūs naiznecināja, bet lai palīk bibliotekā tos gromotis. Tā, ka mēs tagad taisūt visādus daudz konkursus, taisūt vaicojumus, mēs drūsai varam īrakstāt tādu vaicojumu, tātad vai Latgolai bija savi miseņi, i cik jūs bija. Tādu, kas mūsim aizsociejis visādu lītu daudzu latgalistikā, ir bijis Osvalds Kravaļs, cilvēks, jū var te nosaukt ar mūsu dīnu latgalīšu literāros tradicijas patriarhu. Jis it kā aizsoka daudzas lītas, pats tūs naturpinoja, bet bija cilvēki, kas uz jo idejom kaut ko izdarāja toļo, gan vēlāk bija, kur latgalīšam gan kongress, gan saīti, viss kas. Tātad, pašam jām tas mūžs ir tāds dēdzīs, paglabots Daugavpils komunālajos kopūs, bet jis ir bijis dzinuļs visādom latgalistiskom lītom, i paļdis jām par to. Tā vēl gribētu pasacēt par Antonu Stankeviču. Arī tāda naparosta personība, un jis, kad Reigā pordeva, jis ir Riezeknīts, bet kad Reigā bija izceļs sātu, pordeva tū sātu, jis aizgojas pansionatu, un tū naudu sadaļāja uz pusē bārnim, un otru pusi jis īguļdāja grometeņu izdūšanā. Es visas savus grometeņus, kuras bija sarakstētas latviešu literārajā valodā, lūdza Ilonu Salceviču porlikt jam latgaliski un izgot tādas mazas brēnīgas grometeņas bārni, gan jam asūt aizrodījuši, ka tik naperspektīvā i naīnesīgā biznesā, kā latgalīšu izdotos gromotus, cīši naivi bezjēdzīgi ieguldīt līdzekļus, bet jis tomēr savu izdarāja i paļdis jam par to, ka mēs ir tādas brēnīgas grometeņas. Jam ir arī dažas lūgas, ir arī par tādu Taglūnas gimnazijas direktoru tu Broku. Jis ir darbojis tik, cik jis kaut ko varējis. Piemēram, tas galenieks, kurš bija botanikas Slovons, jam tī salikts, ka jis azatikušies apcītinojumā, galenieks ir Broks. Galenieks jam prosa, kas ir tas dzinuļs, kas latgalīšus mudinojis tādu savu etnosu apziņu.
Broks, iz tū gryušeisumā atbildēt. Varu viņ minēt dažus pīmārus, kur izaklausa kai legendas, bet patīsībā ir reāli notikumi. Viens pīmārs. Zemnīks Andrivs Jurčs pēc darba naktīs pie skola gaismas pīroksta ar drukas burtim par to, ka citādu namok. Vairāk kā 20 gromotu, katru 1000 lopu bīzu, bet to poša Jūdža mozdāls ir vēl viens sansuns, divējis no itūs unikalūs gromotu pordot valsts bibliotekai, lai varētu nodibinot gromotu apgodu, izdot latgalīžu gromotis, kalendarus, avīzes i žurnalus. Vai tad te nav stafete, galinieks, varbūt fanatismas, Broks? Nā, tikai pošaizlīdzība, i dzimtenis mīlestība, i vordūs, i darbūs. Un te vēl man tāda Veronika Tenča Goldmaņa ir, ar kura daudz rakstā katoļu dzīvē, bārnu stosteņus rakstāja. Un tad ar mūsu kūpā strodošanu, ar volūniecu Lidiju Leikumu, tika jai gromateņa pastareita, tāda poema prozā, kura ir tāda līdzvērtīga Joņa Klīdzieja cilvēka bārnam, tikai par mētiņi Agnesēti. Nu, arī brēnīgs darbs un prīca, ka mūsim bija tāda Veronika Tenča Goldmaņa, ko arī izgojusi, izcītusi Sibirijas ceļus, bet saglabojusi savu stoju, protu i gaišu tādu redzīņas dzēvi i savas spējas rakstāt. Itū apkūpojumu var pasūtāt, paprasāt pie skaidrētis svikšus i uztaisāt kopijas uz A4. Maksotu apmēram 16 eiro tas tie kopēšana. I kas interesanti, ka arī nūzaslādzās ar broļiem pagaidām, da? Tad 39. broļi, pirmo tie gromota, jām bija īcera iz trilogijas, ja, bet tā, ka es nūzadarbojoties ar tū gromotu drukošanu, tad toļokis par tū pirmū daļu arī natika. Pirmo daļa broļi, i tagad bukšam arī broļi.